Tā, nu labvakar visiem. Sāksim, pulkstens ir 5. Sāksim ikmēneša tiešraidi. Šoreiz tādā pēc svētku noskaņā, lai gan rītdien, 21. novembrī, arī Jelgavai nozīmīgs datums. Tad Jelgava 19. gadā iegūst faktiski brīvību. Tāpēc arī rītdien būs pāris svinīgi pasākumi, ziedu nolikšana un arī vēl daži citi. Tad šodien bija domas sēde. Domas sēdē, manuprāt, svarīgākais jautājums bija attiecībā uz šo te sabiedriskā centra likvidāciju. Un mums jāpieņem lēmumu. Būtībā vairāk redzu to kā reorganizācijas procesu, jo iestādes funkcijas turpmāk, jauniešu centrus pildīs, jauniešu centri būs vienkārši zem jumdas un arī brīvprātīgo darbs. Savukārt Zarkats pārņems citas funkcijas, arī domas administrācija palīdzēs novadīt iesāktos projektus. Un plānots, ka šo ēku, tātad Skolotāju iela 8, tā kļūst par NVO namu, maksimāli tiek izņemta ārā pašvaldība, kas tur atrodas šobrīd, tā skaitā administratīvā komisija, būs turpmāk domas telpās šeit Lielā ielā 11, savukārt iepirkuma departaments un vēlēšana komisija atradīsies Lielā ielā 15. Nu jā, un šo ēku ir paredzēts nodot apsaimniekošanā, gan pašiem izmantošanā, gan lai nodrošinātu telpas pieejamību citām nevaldības organizācijām, biedrībai, Jelgavas senioru biedrībai, kuri ir lielākā tāda organizācija, ļoti aktīvi darbojas ikdienā, būtībā faktiski veic pašvaldības funkciju kā senioru dienas centrs un attiecīgi, kuri arī varēs nodrošināt šāda veida apsaimniekošanu. Par svētku pasākumiem pēdējās nedēļas, vairāk kā nedēļas laikā tādi bijuši diezgan ievērojami. 11. novembrī devāmies Lāpu gājienā un pie Lāčplēša pieminekļa attiecīgi arī nolikām ziedus, bija koncerts. Tāds, manuprāt, ļoti iedvesmojošs un ļoti plaši apmeklēts pasākums. Paldies visiem, kas ieradās. Šī iesaistīšanās, kopības sajūta mums ir svarīga. Kā arī kā pilsētā, lai mēs ar viens ar otru sarunājamies, lai ir diskusija un tāda kopā būšanas sajūta, un lai mēs arī kopīgi varētu saspriest un veikt arī turpmākos darbus, kas būs nepieciešami. Tāpat arī 18. novembrī bija plaša programma, sākot jau ar ziedu nolikšanu pie Jāņa Čakstas pieminekļa, tad ekumēniskais dievkalpojums, tad pilsētas apbalvojuma pasniegšana, tad koncerts kultūras namā un beigās arī koncerts Hercoga Jēkaba laukumā, kā arī šīs mūsu ceļš, svecīšu šīs kompozīcija. Biju patīkami pārsteigts, ka, lai arī uzsākām pirmo gadu šo tradīciju, tā bija ļoti plaši apmeklēta, ļoti daudz cilvēku. Paldies arī universitātei un Zemesardzei. Mēs veiksmīgi sadarbojāmies, lai kopīgi šo akciju norganizētu. Bija silta tēja pieejami, kāds cepums. Tā kā ļoti, ļoti tāda sirsnīga un tāda patriotiska noskaņa. Tā kā paldies visiem, gan jums iedzīvotājiem, kas iesaistījās, gan arī, protams, visiem organizatoriem, režisoriem, koncertu dziedātājiem, dejotājiem, jauniešiem, kas lasīja savus darbus un tā tālāk. Tā kā tiešām tāda pacelājoša un patriotiska sajūta kopumā.
Ja jūs, tas gan neatsver to, ka mēs, protams, varam uzklausīt jums kādu ierosinājumu, jautājumu par citiem gadiem. Varam, protams, vēl domāt, uzklausīt. Katrā ziņā šis, piemēram, svecīšu akcija, mūsu ceļš, kas tiešām bija plaši apmeklēta, tā nāca no iniciatīva no iedzīvotājiem. Mums ir domā izveidot šī pasākumu plānošanas darba grupa un estētikas darba grupa, kuri, tā teikt, ar mazliet skatās gan uz pilsētas noformējumu, gan kā mēs darbojamies. Bet tas pacelājušais elements arī ir tieši tāds, protams, ka mēs kā pašvaldība rīkosim dažādus pasākumus, bet šādi iesaistot cilvēkus, viņiem arī atnākot, noliekot savu svecīti vai vairākas svecītes, tiešām tāda kopības sajūta. Vismaz man personīgi ļoti iedvesmo aktīvi darboties tālāk šāda cilvēku iesaistīšanās. Šobrīd domē turpmāk aktuālais ir, varbūt īsi, kā jūs zināt, bija izsludināts konkurss uz izpilddirektora amatu. Šobrīd mēs esam izgājuši pirmokārt jau sen, un bija arī intervijas ar kandidātiem. Un šobrīd, es domāju, esam tuvu lēmumu pieņemšanai. Tā kā cerams, ka tuvākajā laikā varēsim arī ziņot par jaunumiem šajā frontē. Un nākamais aktuālais jautājums būs budžeta veidošana. Jau pirmdien sāksim atkal, kā jau noteikti, tāda darba grupa, sāksim darbu detalizēt, iesim visam cauri un skatīsimies, ko mēs varam plānot nākamajā gadā. Bet mani priecē, ka pilsētā ir vairākas jaunas gāja pārējas, kur arī pēc iedzīvotāju ierosinājumiem Satiksmes kustības drošības komisija ir izskatījusi, lēmusi par šiem drošības uzlabojumiem. Ir saņemts arī pozitīvs atsauksmes no iedzīvotājiem, kuri saka, ka šis palīdz ikdienā pārvietoties. Esam atvērti, ja ir ierosinājumi par citām tēmām, nekautrējieties, ziņojiet un mēģināsim darīt pa maziem solīšiem, bet darīt pilsētu labāku. Vēl viena lieta, kas ir ieviests no novembra, kas vēl nebija pagājušās tiešraides laikā. Tātad šobrīd Domas mājaslapā ir pieejams ne tikai mans kalendārs, kas jau bija iepriekš, bet arī lobija reģistrs. Tā kā jebkurš iedzīvotājs var apskatīties, ar kādiem, kādas ir šīs tikšanās man bijušas, par kādiem jautājumiem, ja kāds ir lobējis kādu jautājumu. Tas ir normāls process, to nevajag uztvert kaut kādā veidā slikti. Ir normāli, ka uzņēmumi vai dažādas organizācijas, biedrības cilvēki nāk un stāsta par to, kas viņiem svarīgs. Saka, ka pilsētā vajadzētu darīt tieši šo vai darīt šo. Tas ir normāls process. Ir slikti, ja tas notiek aiz slēgtām durvīm vai slēpus un par kaut kādām šāda veida vienošanām. Bet kamēr mēs to darām iespējami atklāti, informējam sabiedrību, ir pilnīgi normāli uzklausīt dažādas interesētās puses, jo pieņemt lēmumu vienmēr labāk tad, ja ir plašāk pieejama informācija. Tā kā, tur jūs varat manīt gan ar ko ir bijušas šīs tikšanās, par kādām tēmām ir runāts, vai vismaz tur tā galvenā tēma, jo nav mērķis neko slēpt. Mans uzdevums ir darboties, un arī viss mūsu kā domas vadības uzdevums ir darboties iedzīvotāju interesēs, bet tas nenozīmē, ka mēs nerunājam ar gan mūsu uzņēmējiem, aktīvistiem, uzņēmējiem, aktīvistiem, biedrībām un citām. Tas, protams, ietver arī diezgan tekoši, diezgan regulāri komunicējam ar novada, domes pārstāvjiem, deputātiem par dažādiem risinājumiem, jo es uzskatu, ka mūsu pašvaldībām ir vairāk jāsadarbojas. Sākums ir labs, manuprāt, arī šobrīd ir šī ziedojuma vākšanas akcija, kur mēs
palīdzam Ukraiņu biedrībai ar savu resursu, ar teiksim, telpām, kur var iedzīvotāji atnest ziedojumus arī atnest, atstāt, attiecīgi pēc tam tos novietot kādā vietā, lai decembra sākumā, kā tas šobrīd plānots, varētu tos nogādāt gan uz fronti vai citām vajadzībām, kas būs saziedots. Tā, un redzu jau ienākuši pirmie jautājumi, vai jaunajā NVO namā būs paredzētas telpas noliktavas, kur biedrības var glabāt savas mantas. Tāds mērķis noteikti ir viens no šiem rādītājiem, viens no galvenajiem mērķiem, jo tas, kas pārsteidza sabiedriskajā centrā, kad mēs bijām tur vizītē, ka, piemēram, pirmajā stāvā atrodas diezgan liela telpa ar lielu galdu, kur var vismaz 11 cilvēki sēdēt riņķī. Bet šajā telpā darbojas pamatā tikai 2 biedrības, un pajautāju, cik bieži biedrības arī tur savas mantas, bet pajautāju, cik bieži viņi sanāk, tad tā atbilde bija, ka viena biedrības nāk reizi 2 nedēļās, viena varbūt bišķi biežāk, reizi nedēļā. Un, manuprāt, tas nav liederīgs telpu izvietojums. Šādas tikšanās telpas būtu jāparedz pēc iespējas plašākam lokam, dažādām sanāksmēm. Savukārt mantas mēs varam glabāt kaut kur atsevišķā telpā, sadalīt pa sekcijām. Katrai biedrībai savu telpu noteikti nesanāks, bet šo telpu sadalīt ar skapjiem vai kā citādāk, un kur vairākas biedrības vienkārši var glabāt šīs mantas, kad viņiem ir kaut kāds pasākums vai tikšanās, tās mantas ir pieejamas, jūs varat paņemt, nolikt atpakaļ. Bet ne gluži tā, ka ir kādas izredzētās biedrības, kam ir iedalītas atsevišķa telpa, un viņi tur reiz nedēļā atnāk, pārējo laiku stāv tukši. Tā nav gluži liederīga pašvaldības resursu izlietošana. Centīsimies šo darīt aizvien labāk. Bet paredzēts ir, ka biedrībām būs, kur nolikt šīs mantas, kādas noliktavu telpas. Tā, kas mums vēl ir aktuāls? Šobrīd citus jautājumus neredzu. Laipni aicinu jums kaut ko rakstīt un ziņot. Jā. Jautājums redzu, futbola skolē ļoti nepieciešama piepūšamā hala traņiem ziemā. Saprotams jautājums. Te ir 2 aspekti, kas mums ir, 2 tādi aspekti, kas mums jāņem vērā. Viens ir, mēs esam runājuši iepazinušies ar Futbola federācijas vadību, šo kā konceptu apskatījuši. Un jautājums vienkārši tāds, ja mēs šeit kaut kur ejam iekšā ar pašvaldības finansējumu, tad mēs nevaram to finansējumu novirzīt tikai kādam vienam konkrētam cilvēkam vai organizācijai. Mums būtu jāskatās, ja to nodrošina pašvaldība, tad mēs arī to piekļūstamību nodrošinām dažādām organizācijām. Līdz ar to te var skatīties kaut kādus mehānismus, atbalsta mehānismus veidot, bet tā tīri mēs nevaram kā pašvaldība vienai organizācijai kaut ko nodrošināt, tad mums būtu jānodrošina visām kaut kas līdzīgs. Bet tā vajadzība ir pieņemta, saprotama, un paskatīsimies, kā mēs varam to fiziski nodrošināt. Tā, varbūt šobrīd neredzu citus jautājumus. Pārskatīšu ātri kalendāru, kas ir bijis tāds aktuāls. Pēc tikšanās ar iedzīvotājiem šobrīd mēs darbojamies Piedzīvotāju padomes nolikuma izveides. Plānots tuvākajā laikā viņu apspriest arī ar apkaimju biedrību cilvēkiem, un pēc tam arī nodot plašāk sabiedrības izvērtējumam.
ka visdrīzāk tie būs saistošie noteikumi. Tad skaidrs, ka mums viņi jāpublicē arī vēstnesī un iepriekš jānodod klasiskai publiskās apspriešanas procedūrai. Tā, jautājums par Tērvetes ielas gājumu veloceļu no pilsētas robežas. Manuprāt, tur joprojām notiek projektēšana, bet varbūt, es uz sitienu neatceros, vai viņi ir pabeigusies vai nē, bet skaidrs, ka šis projekts arī mums ir, tā teikt, ielicis darāmo darbu rindā, jebkurā gadījumā, bet galvenais jau ir šis finansējuma aspekts, lai mums tam visam pietiktu. Un tas būs tas smagais darbs budžeta procesā, skatīties, kur un ko mēs varam varbūt lieki netērēt, bet lai sanāktu nauda šādām dažādām lietām. Un pilnīgi to pašu var atbildēt arī uz to nākamo jautājumu par Filozofu ielu. Tas, ko mēs esam lūguši pilsētas saimniecībai, ir sagatavot no viņu skatījumā tādu prioritāro darbu sarakstu dažādās sfērās, tā skaitā gan par ielām, ietvēm, kaut citu infrastruktūru, plūdu, šo meliorācijas infrastruktūru, kas ir tāda svarīgākā, kas būtu primāri jāizdara un apmēram kādas tur ir izmaksas, ar kādām jāreikinās. Jo to īsto cenu mēs redzam tikai tad, kad noslēdzas konkrētais iepirkums, jo to īsto cenu var kā lai saka, viņi var atšķirties no dažādiem faktoriem. Tā skaitā no tajā brīdī, piemēram, ir liels pieprasījums pēc būvniecības darba spēka, būvniecības pakalpojumiem, tad tā cena var būt augstāka. Dažādi faktori viņi var ietekmēt, bet to īsto cenu mēs redzam tikai pēc konkrētā iepirkuma, bet šobrīd mēs vienkārši varam prognozēt aptuvenās izmaksas, skatoties kaut kādiem iepriekš veiktajiem darbiem. Jā, tā kā konkrēti atbildēt, vai nākamā gada budžetā tas sanāks, tas mums ir tuvāko nedēļu jautājums, iet detalizēt visam cauri, tikties ar iestādēm, pārrunāt kaut kādus izdevumu pozīcijas. Tā, jautājums, kāpēc Saules parka attīstītājs pārtrauca parka idejas virzību? Kā es skaidroju, tad šodien domas sēdē pieņēmām lēmumu par pieņēmām lēmumu piekrist izbeigt līgumu ar esošo apbūves tiesību izmantotāju, nomnieku, pēc vecās terminoloģijas. Viņi tātad bija uzvarējuši šajā apbūves tiesību konkursā par Saules parka izveidi šajā Zemgales industriālajā parkā. Maksāja šajā laikā apbūves maksu, bet šobrīd ir izpētījuši, ka tirgus situācija, regulējums un tā tālāk viņiem vairs nav šis projekts ka viņiem šis projekts vairs ekonomiski nav izdevīgs, līdz ar to viņi vēlas atteikties no šīm apbūves tiesībām. Jāatzīst, ka tā nav, neredzu to kā kādu lielu nelaimi. Tas neietekmē mūsu šos rādītājus, kas ir sasniedzami, lai varētu īstenot Zemgales industriālā parka projektu, saņemt šo 20 miljonu eiro finansējumu no fondiem, jo to nodrošina cits uzņēmējs, kurš turpina gatavoties projektēt un tā tālāk. Tas, ko es varu minēt, ir, ka ir uzņēmēju, tā teikt, potenciālo investoru interese par teritorijām šajā Zemgales industriālajā parkā, tāpēc, domāju, nebūs problēma mums arī šos zemi, kas tagad būs atbrīvojusies, nebūs problēma viņu, tā teikt, izsolē nodot kādam citam, kurš tiešām vēlas kaut ko tur attīstīt, savus ražošanu vai kādu citu veidu uzņēmējdarbību. Virzība un tuvākie soļi par Jelgavas apkaimēm. Jā, kā es minēju iepriekš, ir šobrīd strādājumi pie šī iedzīvotāju padomes nolikuma, jo tas bija tāda cieša saistība ar
šai apkaimju kartei bija cieša saistība ar iedzīvotāju ideju veidot iedzīvotāju padomi. Šobrīd gatavosim nolikumu, arī iesim cauri priekšlikumiem, bija iesniegti vairāk kā 100 dažādi priekšlikumi caur Google formas, un, protams, arī apkaimēs tādi tika izteikti, esam tos piefiksējuši. Pamazām iesim arī šiem te cauri, bet jā, tad tie nākamie soļi šobrīd, ka mēs pieprecizēsim atbilstoši ierosinājumiem iedzīvotāju šīs te apkaimju robežas, nosaukumus, un arī gatavosim šo te iedzīvotāju padomes nolikumu, un noteikti pirms mēs viņu kaut kad domē stiprināsim, arī palaidīsim sabiedriskai apspriešanas. Tā, tad bija jautājums par pārbaudēm par trešo valstu pilsoņiem, vai tās veic pašvaldības policija. Nu, kā varētu atbildēt? Tad, ja ir kaut kāda situācija, ka jūs jūtaties nedroši, jūs noteikti zvanīt pašvaldības policijai, kas rūpējas par sabiedrisko kārtību Jelgavā, bet teiksim, tādas pārbaudes veikt cilvēkiem, manuprāt, nav gluži pašvaldības policijas uzdevumos un funkcijās ietilpstošs uzdevums. Tas būtu vairāk valsts uzdevums, tātad attiecīgi valsts policijas robežsardzes. Bet skaidrs, ka ja ir kaut kādas situācijas, kur ir nepieciešams tieši attiecībā uz sabiedrisko kārtību drošību, tad varat vērsties arī pie pašvaldības policijas, bet teiksim, kaut kādus reidus attiecībā uz uzturēšanas atļaujām un citām lietām, tas, manuprāt, ir valsts uzdevums. Un cik es esmu dzirdējis, tad valsts policija un robežsardzes šādus reidus arī veic visā valstī. Vismaz tā ir publiski izskanējis. Tā. Tad bija jautājums par policistiem skolās. Un tur iepriekš jau ir sniegts šīs atbildes, bet es paskaidrošu vēlreiz. Manuprāt, mēs šķiet bijām palikusi pēdējā pašvaldība, kur bija palikuši šie policisti dežurni skolās. Tajās vietās bija ļoti grūti atrast darbiniekus. Manuprāt, tas ir tāds arī pašvaldības policijas prestiža jautājums, jo faktiski pildīt šīs dežuranta funkcijas, tas nav pašvaldības policista uzdevums. Pašvaldības policists ir negluži, viņam nav jābūt skolas dežurantam. Skolās joprojām paliek dežuranti. Pašvaldības policija, manuprāt, diezgan veiksmīgi, cik ir dzirdēts atsauksmes, 4. sākuma skolā. Tad, kad vajadzīgs attiecīgi patruļi piebrauc, piekoriģē satiksmi vai kaut kādus citus jautājumus, un arī vispār citur pilsētā, tad pašvaldības policija ir šī patrolēšanas un došanās uz izsaukumiem funkcija. Tas viss attiecās arī uz skolām. Šobrīd, manuprāt, ir šī brīža lēmums ir tāds, ka tikai vienā skolā paliek šobrīd pašvaldības policists kā patstāvīgi, kurš tur patstāvīgi uzturas, bet kopumā, paskatoties situāciju dabā, lielākajā daļā skolu, kur teorētiski bija jābūt šīm vietām, tās abas vietas bija vakantas, un arī pašvaldības policisti neizvēlās tur strādāt. Tā skaitā tas ir arī budžeta līdzekļu ietaupījums, protams, un tas ir arī šāda funkcija ir nodrošināt drošību, bet tas, ka tas pašvaldības policists atrodas šajā te skolā, nevienmēr nenodrošina šo te funkciju. To var nodrošināt arī citādi, ātri, efektīvi ierodoties uz izsaukumiem. Un skolās joprojām jau paliek tāpat dežuranti, ir kas pierauga šo te kārtību. Lasu jautājumu par Kalnciemu ceļu.
sakārtošanas darbi no Rīgas ielas līdz vecajam ceļam Nepāra numuru pusē. Jāapstāsta konkrēti, es saprotu, par kuru teritoriju iet runa, bet vai tad no Rīgas ielas līdz vecajam ceļam. Tūlīt apskatīsimies, lai saprastu situāciju. Katrā ziņā, ja jūs prasiet par sakārtošanas darbiem, tad šajā posmā vienā malā jau ir ietve. Mums te ir arī luksusforu malā, un, manuprāt, arī tur pie vecāts, tad tur ir vienā pusē ir luksufors, kurš šķērsot pie Rīgas ielas. Savukārt otrā pusē, ja es nekļūdos, ir gājēju pāreja, kurš šķērsot ielu. Tātad, principā šī ietves funkcija ir kopumā ielai nodrošināta. Manuprāt, es teiktu, ka jā, šis, manuprāt, nav mans vienpersonīgs lēmums, bet šī, manuprāt, nebūtu prioritāte. Mums ir daudz prioritārāki jautājumi, tā skaitā tālāk aiz Loka maģistrāles šī gājēju ietve uz priekšu līdz pilsētas robežai, tāpat arī Tērvec iela un vispār arī uz Teteles Ānas pusi. Arī tur mums šis veloceliņš nav izbūvēts, tā kā ir vairāki virzieni, kur mums vispār nav ietas vēl izveidotas, pirms mēs ķeramies pie ietvēm, jaunu ietju veidošanas, tā lai būtu abās ielas pusēs. Tur mums šobrīd tās prioritātes droši vien būs sākumā sakārtot tās teritorijas, kuras ir palikušas novārtā, un tad pievērsties, teiksim tā, kad varēsim, tad, protams, tiksim arī līdz šādiem darbiem, bet prioritārie būs citi. Jautājums par sabiedriskā transporta kustību, biežāk braucieni, jauni maršruti. Jā, pat biju tikties pirms pāris stundām ar jauniešiem Jelgavas valsts ģimnāzijā, un pie reizes piebilde arī, protams, esmu atvērts tikties runāties arī ar citām skolām. Tā kā, ja ir interese, dodiet ziņu, jo runāt ar jauniešiem svarīgi, lai viņi arī saprot, kā mēs virzamies, kādas mūsu prioritātes. Bet arī šo sabiedriskā transporta jautājumu tieši pārspriedām. Skaidrs, ka pilsētas mērķis ir paplašināt šo sabiedriskā transporta pieejamību, vispār kļūt mazāk autocentriskai. Lai to izdarītu, mums jābūt labai gājēju velo infrastruktūrai un pieejamam sabiedriskam transportam. Tā problēma, ar ko pašvaldība saskaras šobrīd, ir šoferu trūkums jau primāri. Un droši vien arī pie lielākas maršrutu noslodzes arī autobusi būs papildus nepieciešami, bet skaidrs, ka šajā virzienā ir jāiet, vēl ir jāveic arī plānošanas darbi, jo mainot kaut kādu vienu maršrutu, mums liekas, tur dažas minūtes vai 15 minūtes ātrāk vajadzētu tur, bet jāsaprot, ka autobusi jau šobrīd ir ar kaut ko saskaņoti. Vai tas ir kaut kāds stundu saraksts kādā skolā, vai tas ir vilcieni, pienākšanas laiki. Varbūt ne visur, protams, tas ir ideāli, bet tie esošie autobusi ar kaut ko ir skaņoti, likti kopā. Tā kā, ja kaut ko pamainām, kādam varbūt būs labāk, bet kādam citam tas nederēs. Tas ir runāt par esošo resursu. Bet, principā, ja mēs skatāmies tā globāli, tad skaidrs, ka pārplānošana ir nepieciešama, jo man zināms piemērs ir kaut vai 14 autobuss. Ja kādreiz šis autobuss tālāk aiz pilsētas robežas, aiz kapiem uzreiz ienāca tādā dārziņu rajonā, tad šobrīd viņš ir kļuvis jau vairāk par dzīvojamo rajonu, kur cilvēki dzīvo. Un, attiecīgi, tad, ja kādreiz tie vēlie autobusi varbūt bija nepieciešami brīvdienās, kad cilvēki aizbrauc uz savu dārzu un atbrauc atpakaļ, tad šobrīd jau cilvēki tur dzīvo un viņiem darbdienās tie vēlākie autobusi ir nepieciešami, lai viņi var pēc darba iet veikalā, varbūt aiziet uz kultūras namu vai kaut kur citur uz kādu pasākumu un pēc tam nokļūt mājās. Tad jāskatās arī, kā, teiksim, tas autobusu parka klients,
kā viņš ir, kad tas klients ir mainījies. Tas vairs nav cilvēks, kurš brīvdienās aizbrauc uz dārziņu un vakar atbrauc atpakaļ. Tas ir jau klients, kurš tur dzīvo, un viņam ir citas vajadzības šobrīd. Tāpēc noteikti ir nepieciešama kaut kāda šāda iedzīvotāju apzināšana, aptauja un satiksmes plānošana, vispār sabiedriskā transporta plānošana kopumā. Un te bija arī precizējuši jautājums par atmodas ganībvielu. To es nepateikšu, bet skaidrs, ka uzreiz nepateikšu tā šobrīd uz sitienu, bet skaidrs, ka tas ir jāskatās kopumā un kopā ar vispār to satiksmes plūsmu pilsētā, kā mēs veidojam. Viens no maniem ierosinājumiem, ko es lūdzu padomāt autobusu parkam, bija šobrīd mēs, teiksim, pienāk vilciens, un lai mēs nogādātu cilvēku no centrālās vilciena stacijas tālāk, tuvāk viņa dzīves vietai, tad mums patiesībā no stacijas iet tur viens maršruts, iet tur pāri tālāk upei, pāri tiltam, viens iet uz līniju pusi, bet vai mums nav jādomā par tādu sabiedriskā transporta veidu, kā, ja mēs ieviešam laika biļeti un pārsēšanos, ka, piemēram, viens autobuss kursē virzienā stacija centrs, varbūt iet arī tālāk līdz mūzikas skolai, bet viņš kursē tikai šajā virzienā, turp šurpu. Cits maršruts kursē no centra, piemēram, līdz Ozolniekiem, cits maršruts kursē no centra uz līniju pusi, cits maršruts kursē vēl kaut kādā virzienā. Bet katrā ziņā tas prasītu mums ieviest laika biļetes un mums kā sabiedrībai pierast pie pārsēšanās, saprotot, ka es ar vienu autobusu aizbraucu līdz centram, tad es iekāpu nākamajā, kas iet uz manu apkaimi, uz manu dzīves vietu vai tuvāk vismaz tai. Tā kā šāds jautājums, man liekas, arī ir svarīgs un skaidrs, ka tie satiksmes plānošanas eksperti mums nav, teiksim tā, cilvēki pašvaldībā, tas ir jāmeklē šī palīdzība no malas. Esmu sazinājies ar RTU, kuriem ir studēji, teiksim, kur viņi apmāca studentus šajā transporta plānošanā, cerībā, ka mēs varbūt varam izveidot kādu sadarbību un nonākt pie kaut kāda risinājuma, jo ārpakalpojumā kaut kādas ārzemju firmas, tas būtu drausmīgi dārgi. Visdrīzāk mēs tik viegli to nevarēsim atļauties. Katrā ziņā šajā virzienā strādāsim, bet tas risinājums nebūs rīt, tas arī jāsaprot. Vēl maza piebilde pie šī ir, ka noteikti mums jādomā par labāku sasaisti ar dzelzceļu, jo redzam, ka valsts skaidri mums norāda, ka transporta mugurkauls ir dzelzceļš, tur, kur viņš pieejams, un nākotnē ir šis plāns solījums, ka Jelgavas Rīgas līnijā vilciens ies reizi pusstundā, tad šobrīd jau pāris reizes ir pielikti jau šogad klāt, tā kā, ja valsts šai virzienā iet un turpina šo solījumu pildīt, arī mums kā pilsētā ir jāpiemērojas un jāplašina iespējas cilvēkiem no savām apkaimēm veiksmīgi nokļūt līdz dzelzceļam, ja nepieciešams tālāk nokļūt Rīgā. Tā. Bet jā, vēl varbūt pēdējā piebilde, skaidrs, ka šis jautājums ir aktuāls ļoti daudziem. Viņš pacēlās praktiski visās iedzīvotāju tikšanās reizēs, pa apkaimēs, varbūt kādā nē, aizrunājamies par citām tēmām. Bet skaidrs, ka šis jautājums ļoti aktuāls vispār pilsētā, bet mums nedara arī tādi haotiski risinājumi, ka mēs tur kaut ko vienā brīdī pamainām tā un šitā, un tad redzam, ka nav pareizi, tad atkal mainām. Tas radīs milzīgu haosu un neusticību tam sabiedriskam transportam. Tam risinājumam būtu jābūt gan balstītam tādā iedzīvotāju aptaujā, gan tādā speciālistu ekspertu vērtējumā, kā mēs varētu veidot pilsētā šo transporta, tādu efektīvu transporta kustību, uzticamu, pieejamu vēlāk vakaros, lai cilvēkam būtībā skaidrs, ka mašīna ir tāda ekstra, bet mēs to tā neuzturam, jo šobrīd mums tā mašīna gan arī kā vajadzība, lai kaut kur nokļūtu, bet vismaz Jelgavas ietvaros, lai mēs varētu pārvietoties, iztiekot bez mašīnas, ja mums tā mašīna ir, viņu, protams, varam izmantot citos veidos, bet lai tā nebūtu obligāta vajadzība.
lai tas transports nosaktu lielāko daļu teritorijas un vismaz blīvāk apdzīvotās teritorijas, un lai mēs varam iztikt arī bez mašīnas. Tā, jautājums par Romas ielas sākumu un apgaismošanu, to jau es atbildēju būtībā sākumā. Par konkrētiem objektiem šobrīd neatbildēšu, bet par to vispārīgo sistēmu, ka mums ir jāsagatavo šis prioritāšu izmaksu saraksts, un tad pie budžeta attiecīgi skatīsimies. Bet tā labā ziņa varbūt kopskarā ar Romas ielu ir tas, ka mēs arī šodien domas sēdē nobalsojam iesniegt šo iesniegumu, tad virzam uz priekšu Miera ielas pārbūves projektu, tad pēdējiem posmam, kas palicis no lielā apļa, saucamā Mešķiem apļa, līdz esošajam, kas tās nāk, Graudu iela laikam, vai Zemeņu iela. Jā, līdz vietai, kur tie darbi jau ir veikti. Jā, un attiecīgi šis projekts virzās uz priekšu, tiklīdz viņš tiks apstiprināts pāris 3 mēnešu laikā, kad ir vērtēšanas periods, tad arī varēsim sludināt iepirkumu un atrast būvnieku un attiecīgi tālāk jau veikt šo pārbūvi. Iespējams, šīs pārbūves ietvaros kaut kādā mērā var kaut kādu papildus risinājumu nodrošināt. Šo jautājumu tad piefiksēsim un pajautāsim, vai projekts kaut ko tādu paredz vai nē. Tas ir tāds ātrāks risinājums, un ja tas nav iespējams šī projekta ietvaros, tad noteikti tas vienkārši ir jāliek kopā ar visiem citiem darbiem darbu sarakstā un jāskatās. Jā, un kur var iepazīties ar šo sarakstu? Šobrīd vēl nevar, bet mēs esam lūguši pilsētsaimniecībai sagatavot savu versiju, tad attiecīgi tas mums tālāk jau kā deputātiem jāizdiskutē, kas ir šīs prioritātes. Mēs to, domāju, noteikti varētu jau cerams tajā brīdī iesaistīt arī iedzīvotāju padomi vēl papildus, jo svarīgi vienkārši mums kā pašvaldībai nevajadzētu baidīties no tā, jo dzīvē ir dažādi, viss kaut kādi neparedzēti pavērsieni var notikt. Tādas krīzes ir bijušas, jūs jau ziniet paši, gan finanšu, gan kari un covid un tā tālāk. Bet šo prioritāšu sarakstu mums noteikti vajadzētu publicēt, lai iedzīvotāji to redz, un varbūt kaut kāda dzīves izmaiņu dēļ, lai, teiksim, viens ir tas, ka tad mūs var turēt pie vārda attiecībām šīm prioritātēm, un otrs arī teikt, pagaidiet, ir kur kaut kādas tur izmaiņas, vai nezinu, piemēram, jauns tur kaut kāds dzīvojamais rajons veidojas, vai vēl kaut kas, tagad vajag mainīt prioritātes un šo te, nezinu, ielu vai ko ielikt, pacelt augstāk. Lai viņš ir tāds dzīves tas saraksts, jo šobrīd mēs atsaucamies, pilsētas attīstības stratēģijā ir, bet tur ir sarakstīts, attīstības plānā, es atvainojos. Bet tur ir praktiski sarakstīts visas ielas, kam nepieciešama pārbūve, remonts, bet mums vajadzētu tādu reāli izšķirties un kopā ar jums iedzīvotāju apspriešanas rezultātā nonākt pie tāda reālā prioritāšu saraksta ar aptuveni prognozējamām izmaksām, ko tad mēs tālāk varētu pildīt. Tiklīdz mums ir budžeta iespējas, tā mēs turpinam un pildam. Jā, ja jūs sakat konkrēts ierosinājums par autobusiem, šobrīd, kā minēju, tur ir nepieciešama tāda plaša plānošana, tad tās ietvaros arī šos detaļus visus var skatīties šobrīd sīkāk, tad vairs neizstrādāsim par konkrētiem maršrutiem. Jautājums par Namēju bērnu dārza projektu. Projekts, manuprāt, jāskatās, vai ir izsludināts, vai drīz būs. Katrā ziņā bija šī iepirkuma apspriešana, saucamā apspriede ar potenciāliem piegādātājiem. Kaut kad, ja nav vēl izsludināts šis iepirkums, tad drīzumā viņam vajadzētu būt izsludinātam. Katrā ziņā mēs arī domē esam pieņēmuši lēmumu virzīties uz priekšu ar šo projektu. Tā kā kaut kad drīz būtu jābūt tam iepirkumam par šī bērndārza būvniecību. Un tad jau tālāk kaut kādas papīra lietas jāskārto. Bet katrā ziņā projekts iet uz priekšu.
par luksusforu iedegšanas arī manī jautājumi, bet es jums ieteiktu palasīt, kā jūs minējāt, satiksmes kustības drošības komisijā ir ar tādām, sauksim, svaigām asinīm iegājis, un Facebookā variet pastīties. Ruslans Antropovs diezgan aktīvi komentē šīs komisijas lēmumu. Tā skaitā es redzēju, ka viņi bija diskutējuši par šo, manuprāt, pēdējā sēde viņiem bija 4,5 stundas vai 3,5, katrā ziņā gara. Un viņš bija minējis tieši par šiem luksusforu signāliem. Un, ja es pareizi atceros to, ko es izlasīju, tad šis ir tāds valsts standarts, kad zaļais mirgojošais signāls vairs nav. Un arī viņš neatgriezīsies, bet ir iespējams jautājums kaut kādu dzeltenā degšanas, šī dzeltenā signāla laiku varbūt mainīt, bet skaidrs, ka arī luksusfori ir saplānoti tādā vienotā sistēmā, un ja maina kaut ko vienu, tad ir jāmaina, jāstāsta, kā tā sistēma strādā kopumā. Katrā ziņā es ļoti priecājos un paldies. Esmu redzējis arī citus komisijas locekļus, kas aktīvi skaidro sabiedrībai šos lēmumus. Aicinu jums, tiem, kam interesē satiksmes jautājumi, pasakot līdzi. Šie cilvēki noteikti ir tie, kas izlasīs arī komentārus, paskatīsies, ja jums ir kādi ierosinājumi. Bet es ļoti priecīgs esmu, ka viņi skaidro šos pieņemtos lēmumus, skaidro cilvēkiem, kāpēc tāds lēmums, ne citādāks. Tas ir tas, kas mums ļoti, ļoti ir varbūt pietrūcis iepriekš, šī aktīvā komunikācija, pašvaldība ar iedzīvotājiem, un šajā konkrētā gadījumā iedzīvotājs, ko mēs esam kā tādu zinošu cilvēku piesaistījuši komisijas darbā par satiksmes jautājumiem, un tiešām priecē šī pieņemto lēmumu skaidrošana. Tas ir viena no tādas caurspīdības atklātības pazīmēm, ka mēs pirmkārt ne tikai parādām tiešraidē šos lēmumus, bet mēs spējam arī jums pamatot izskaidrot, ka tur nav nekādu slēptu interešu, kas ir uzklausīts, kāds lēmums ir pieņemts. Ja? Tāpēc jūs redzat arī manu kalendāru, lobby reģistru, lai tā darbība ir cik vien iespējams atklāta. Tā, jautājums, kad Jelgavā būs depo, es pieņemu, ka jautājums ir par veikalu depo. Tad te var atbildēt tikai to, ka ne man personīgi, ne biedrībai, kas cīnījās par šo būvi Lielupes krastā, nav nekādu pretenziju pret veikalu depo. Ja, gaidām viņus Jelgavā vai pie Jelgavā. Šis jautājums bijis jau arī iepriekš, bet varu atkārtot, ka tiešām nekāda pretenzija. Skaidrs, ka tāda veida būvs nebūtu jābūvē upes krastā, kaut kur labās centra vietās pilsētā, bet noteikti, ka var atrast citas vietas. Patiesībā pat šis angārs, kas atrodas pie sliedēm, ja? Kāpēc gan ne? Laipni lūgti depo kaut kur Jelgavā, tikai ne gluži Lielupes krastā vai ne Hercoga Jēkaba laukumā, ja? Bet kaut kur praktiski jebkur citur laipni aicināti, tā teikt, uz Jelgavu. Tā, jautājums par Kārku ielu. Jā, šie konkrētie jautājumi daudz, un arī par Kārku ielu ir bijis jautājums arī iepriekš. Man liekas, tiešraidēs vismaz arī iedzīvotāju sapulcē, sanāksmē mēs par to runājām. Skaidrs, ka mums pilsētā joprojām ir 120 km grantētās ielas. Varbūt pēc šī gada ir bišķi mazāk, pēc šīs pēdējo mēnešu darbiem Malkas ceļā un Būriņu ceļā, bet kopumā tiešām šo ielu ir daudz, un tā problēma ir ļoti labi saprotama, bet viņi ir diezgan plaši izplatīti Jelgavā. Un te ir tā saruna par to prioritātēm, ko mēs minējām, ka tam būtu jāsadz pirmkārt jau tādas gan blīvāk apdzīvotas, gan arī, kur ir blīvāka transporta kustība. Šīs ielas būtu, manuprāt, tās pirmās, kuras būtu jāatrisina, un tad secīgi jāiet tālāk.
Tā. Jautājums es lasu, vai plānots pārskatīt līdzfinansējumu piešķiršanas kārtību iekšpagalma labiekārtošanai, piemēram, slētu novietņu izbūvēji, tas tiek piešķirts pirmajiem, kas pieteikušies, ka esot rezervēts. Tā, ka tie pieteikumi ir sagatavoti. Nu, pirmkārt, par to, kā projektiem, kas ietver slēgtās atkrituma novietnes, tiem ir prioritāte. Protams, mēs varam diskutēt, jā vai nē, bet skaidrs, ka tā ir svarīga tēma, šīs slēgtās novietnes, lai mēs to atkritumu izvešanas kultūru, šķirošanas kultūru cerams veicināt, jo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopumā mēs kā sabiedrība šķirojam ļoti slikti. Tas, kas aiziet depozītu sistēmā, aiziet, bet teiksim, paši šis konteineru skaits, zaļo konteineru skaits pret zeltainajiem un zilajiem konteineriem parāda, ka kopumā mēs šķirojam tiešām maz, un cilvēki nav ieinteresēti to darīt. Risinājumi te var būt dažādi. Ir pašvaldības, kur teiksim, sver sadzīves atkritumus pirms izvešanas un tiek maksāts nevis vienkārši par konteineru reizi, bet par svaru. Tad tas arī veicinātu cilvēkiem radīt mazāk šos atkritumus un vairāk šķirot. Bet, lai to visu vispār varētu īstenot, lai nav tā, ka mums nāk, labi, mēs paši visu darām skaisti un labi un šķirojam un maksājam maz, un tad mums nāk kaimiņš un met šos atkritumus pie mums, tad šīs slēgtās novietnes viņām ir paredzēta kā prioritāte, bet ja jūs plānojat šo savu pagalmu labiekārtot, tad aicinu paredzēt arī šādu risinājumu. Tā, skatos, bija jautājums par bijušo policijas ēku Pētera ielā. Tas ir labs jautājums. Esmu šonedēļ par to runājuši, domājuši, kā tas ir varbūt izmantojums, ja es nekļūdos, tad šī ēka nav pašvaldības, bet tu pārbaudīsim, varbūt arī ir. Bet katrā ziņā to tematu esam uzkustinājuši vispār. Bet ļoti iespējams, ka tā ir arī ka tā varētu būt, viņa netiek norādīta kā pašvaldības īpašums, bet paskatīsimies. Kādas idejas? Katrā ziņā skaidrs, ka tajā jautājumā, tajā virzienā mums arī būs jāpaskatās, vai viņi ir kaut kā pielietojami. Skaidrs arī, ka valsts policija šīs telpas turpmāk neizmanto, jo tur ir nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi. Līdz ar to būtu jāredz kaut kāda skaidra funkcija, kaut kāds rezultāts vai varbūt kaut kāds ārējs finansējums. Bet ierosinājums labs, esam arī paši runājuši, domāsim, skatīsimies, vai tur ir kaut kādas iespējas. Jā, redzu arī jautājums par tām ielām, kas ir centrā, bet var jums piekrist, ka kādas tās prioritātes bijušas iepriekš un kā tas tiks noteikts. To var jautāt tikai iepriekšējai vadībai, kāpēc tā un ne citādāk. Bet uz priekšu, manuprāt, tām galvenām prioritātēm būtu jābūt šo ielu noslodze, šo ielu iedzīvotāju blīvums, iedzīvotāju skaits blīvums, kas dzīvo šajās ielās, un arī skatīties, vai šīs ielas, piemēram, nav kaut kāds strateģisks ceļš, kur daudzi bērni dodas uz skolu vai iet pa šīm ielām, kurām šobrīd varbūt nav tas segums tik labs. Šīm būtu jābūt prioritārām ielām, visbiežāk izmantotajām, un tad tālāk jau cerams pēc iespējas ātrāk, bet cik mums ātri līdzekļi ļaus, tad mēs sakārtot ar laiku visas nosvaltētu. Visas Grāns ielas, bet prioritātei noteikti būtu jābūt šīm tādām biežāk izmantotajām ielām.
Tā, nu ja pamazām apaļosimies, neredzu vairs jaunus jautājumus. Ko mēs šodien apskatījām, jā, par NVO nāmu, turpinām strādāt ar budžetu, gatavosim tādu prioritāšu sarakstu dažāda veida remontdarbiem, ielām, meliorācijas sistēmām, autobusi. Redzam, ka šie jautājumi joprojām ir aktuāli un praktiski parādās gan dažādās sanāksmēs ar iedzīvotājiem, arī šajās tiešraidēs. Un turpināsim arī darbu pie iedzīvotāju padomes nolikumu un apkaimkartes, ko arī nodosim jums visiem apspriešanai. Un decembrī ir plānotas 2 domas sēdes. Viena no domas sēdēm ir 4. decembrī, un otra domas sēde būs 18. decembrī. Tā kā tiešraidi visdrīzāk plānosim pēc 18. decembra, bet, ja būs kaut kādi svarīgi ziņojumi jaunumi, iespējams ātrāk, katrā ziņā mēs esam apsvēruši tādu domu, ka arī es varētu darīt pieejamu laiku preses pārstāvjiem kādiem līdzīgā formātā, kā runājot ar jums, bet vai tas varētu būt klātienē vai, piemēram, Zoom formātā, kad arī žurnālistiem iespējams uzdot kaut kādus jautājumus par tiešo, lai nav viss tas jākomunicē tikai caur e-pastiem. Bet jā, šīs tiešraides mēs turpināsim. Nākamā visdrīzāk šobrīd plānojam pēc 18. decembra domas sēdes, tāpat 5. vakarā. Tiekamies vai nu nākamajā tiešraidē vai citos formātos. Paldies liels visiem par iesaisti valsts svētku pasākumos un arī ikdienā. Es redzu, ka jūs aktīvi darbojaties apkaimju biedrībās, tās dibinās aizvien jaunas. Liels prieks un lepnums un turpinam strādāt un sadarboties. Ar labu vakaru!